Alise Dombrovska no Jelgavas novada Vircavas pagasta ir viena no vairāk nekā 80 000 bezdarbnieku, kuri iesaistījušies Eiropas sociālā fonda projektā algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās. Krīzes laikā bankrotēja šūšanas fabrika, kurā viņa strādāja par drēbnieku. Pēc otrā bērniņa piedzimšanas Alise bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, un viņa ar prieku iesaistījās projektā, palīdzot audzinātājām pirmsskolas izglītības iestādēs Pārītes. Tagad viņa pieņemta pastāvīgā darbā. Kad sāku kā simtslapniece, tad es sapratu, ka jā, man patiesībā ar bērniem ir kontakts. Kad es varu ar viņiem komunicēt. Tad, zināmā mērā, tā arī kaut kāda tāda lielā dzīves atklāsme arī priekš tevis. Patiesībā jā, kaut kā tā. Es biju pārsteigta, ka man daudz bērni apkārt un ka tas nenogurdina un viss, ka var izturēt. Alisei vienlīdz liels gandarījums ir gan par to, ka izdevies sevi topošajiem darba devējiem parādīt kā atbildīgu un čaklu darbinieci, gan arī nozīmīga bija ikmēneša atlīdzība 100 latu apmērā. Ņemot vērā to, ka bija arī, teikšu atklāti iekrājušies kaut kādi parādi, ja tur elektrības vai kas, tad līdz ar to es vēl kā šodien atceros, kad pirmais maksājumi, tie bija tie parādi visi, komunālie, teiksim, ja bija jānomaksā. Vircavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja Gunta Zajankovska ar patiesu lepnumu rāda projektā iesaistīto bezdarbnieku paveikto. Mazais pagastiņš pēdējo gadu laikā kļuvis ievērojami sakoptāks. Jūs tagad atbrauksiet, skaisti, eleganti, te jau arī jūs tagad redziet. Smuki, nav jau nekāds varoņdarbs te izdarīts. Nē, te nav nekāds varoņdarbs. Bet kas te bija agrāk? Un tie vietsaimnieki, kuri redzējuši, kā tas viss ir tapis, ja? Tad viņi saka, mālači, jūs esat prieks sēdēt uz tiem soliņiem. Gunta stāsta, ka Vircavas pagastā ar brīvām darba vietām ir pagrūti, īpaši jau cilvēkiem pirms pensijas vecumā. Ražotnes šeit nekādas nav, tāpēc vienīgās darba vietas pagastā ir pašvaldības iestādēs, veikalā un zemnieku saimniecībās. Ne jau aiz ļaunu viņi neiet darbā, ne jau aiz ļaunu. Nav tādu iespēju pilnīgi. Visādi izglītības nav. Kur tiem cilvēkiem palikt? Vienkārši, ka viņam nav nekādas izglītības, viņu nekur negaida, nekur. Bet sabiedrības labā viņš var strādāt. Un sabiedrības labā šeit izdarīts daudz, piemēram, uzbūvēta pietura. Nauda bija, materiāls un simtlatnieki taisīja. Ja jūs zināt, kā viņi lamājās tie simtlatnieki, es domāju, ka viņi man no zemes virs novāks tūlītās. Bet tagad paši brauc, viņi saka, kā harašo mums iznāca. Turpat, blakus pieturai un arī citviet Vircavā atrodas velosipēdu turētāji, un arī tas ir projekta dalībnieku roku darbs. Skolā lielais remonts bija. Mēs no radiatoru trubām, nemetām ārā. Ziniet, no nabadzības visu, ko izdomās. Jā. Un uzmetināja viņš, es iznomāju metnāmu aparātu, viņam papīri visi ir, dokumenti par atku. Jā, un uzmetam. Te ir, tur ir pie pagastmājas. Mums visur salikt ir tie velosipēdu turētāji. Tālāk dodamies uz pašvaldības īpašumā esošajiem jačūnu kapiem, kur dāmu paveiktais tiek novērtēts ar labu vārdu kā ikdienā, tā kapu svētkos. Gunta noslēgumā vien piebilst. Var jau to visu nedarīt, var jau nesakopt pamestās kapu kopiņas, var jau pamest novērtā šādus skaistus un leģendām apvītus abedījumus, bet kāpēc nedarīt, ja ir palīdzīgas rokas un ja šādā veidā dzimtā vieta kļūst vēl skaistāka un sakoptāka? Skaistāka un sakoptāka pēdējo gadu laikā kļuvusi arī Krāslava, un par to lielā mērā var pateikties projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem. Staņislava Paškevica ilgu laiku bija bez darba, līdz nāca piedāvājums iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībā. Sākotnēji viņa veica pilsētas teritorijas sakopšanas darbu projekta ietvaros, bet jau drīz būs gads, kad viņa to dara jau kā algots pašvaldības aģentūras darbinieks. Man tas, kā saka, gan, kad es strādāju kā bezdarbniece vēl šajā periodā, man tas bija ļoti liels atbalsts, jo man citu līdzekļu nebija, tikai meitas, kā saka, tēva zaudējuma pensija tur. Un tagad vispār es ļoti priecīga, ka man ir darbs. Staņislava teica, ka katrā darbā ir savs grūtums un savs vieglums, bet šobrīd jūtas apmierināta, ka darbs atrasts savā dzīves vietā, jo braukt uz ārvalstīm labākas dzīves meklējumos viņai nav bijis padomā. Mani, kā saka, bērni un mazbērni, ko vajag arī pieskatīt un viss tā.
Kamēr vajag parūpēties arī par citiem, tikmēr nav domas, ka kaut kur. Cilvēki, kuri ir gribējuši iesaistīties šajā projektā, ir bijis vairāk nekā pieejamās darba vietas, tāpēc Krāslavā tika noteikts prioritārās sabiedrības grupas, kurām tika dot iespēja veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus. Tās ir tās trūcīgās personas, jā, un arī otrā tā lielā grupa ir daudzbērnu ģimenes, un arī vienvecāku ģimenes, un arī trešā tā grupa ir pirmspensijas vecums. Tad šīs trīs ir tā kā, prioritārās, un pēc tam jau arī visi pārējie, kuri ir reģistrējušies, rindas kārtībā. Kā zināms, Latgalē bezdarba līmenis ir visaugstākais visā Latvijā, un šis projekts vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja ne tikai 4 mēnešus atgriezties darba tirgū un atjaunot savus darba prasmes un iemaņas, bet arī šo laiku saņemt kaut arī nelielu, bet tomēr atalgojumu. Šiem cilvēkiem bija svarīgi, tāpēc, ka viņi tajā brīdī bija bez darba, jā, un viņiem tas bija tā kā atbalsta spilvens, jā, un šie 4 mēneši, tad viņi arī strādāja, un es domāju, ka bezdarbnieki tika galā ar saviem pienākumiem. Paviesojāmies arī apdzīvotā vietā Lielie Muļķi Krāslavas novadā. Šeit lieldienās uguns nelaimē gāja bojā māte ar dēlu, un tā kā viņiem nav bijuši radinieki, tad arī mantinieki, tad tas palīdzis uz pašvaldības pleciem. Tagad šo vietu sakopja projektā iesaistītie bezdarbnieki, lai krāsmati šeit nestāvētu kā skaudras atmiņas par notikušo nelaimi. Teritoriju sakopšanas darbi norit daudz vietu novadā, un pozitīvās pārmaiņas pamanījuši arī pilsētas viesi. Pozitīvas atsauksmes arī ir dzirdētas no ciemiņiem un no turistiem, kuri brauca, jā, un kuri arī atsaucās, ka jūsu novads ir zaļais novads. Pateicoties šiem cilvēkiem, kuri arī ieguldīja savu darbu un sakopa gan arī pašu pilsētu, gan arī pagastus. Dagdas iedzīvotāja Oļesija Rubacka pēc bērniņa piedzimšanas bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, līdz brīdim, kad viņai piedāvāja iesaistīties Eiropas sociālā fonda finansētajā projektā. Viņa palīdzēja audzinātājām dažādos darbos pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte. Jau vairāk nekā gadu Oļesija šeit strādā pastāvīgi kā skolotāja palīgs. Aizgoju ar vidusskolu mācīties latviešu valodā. Un vēl pasaka, pēc tam man piedāvāja atkal te bērndārza, kad es pastrādāju 3 mēneši, man kolektīvs pasaka, ka vajag atpakaļ, viņa ļoti labi strādā, mēs gribam strādāt kopā ar viņu. Un man piedāvāja par auklīti strādāt. Lai arī arodskolā Oļesija mācījās par pavāri, dalība projektā pierādīja, ka sirdī tuvāks ir darbs tieši ar bērniem, un šo sirds siltumu un mīlestību jūt kā kolēģi, tā arī mazie ķipari. Viņam ļoti patika, ka par viņiem rūpējies. Bez mammas, tētiem viņam ļoti grūti. Mēs nomainām viņam tēti un mammas, un viņam ļoti ērti ar mums. Projektā iesaistīto bezdarbnieku paveiktais redzams ne tikai bērnu dārzā, bet daudz vietu pilsētā un pagastos. Piemēram, pirms dažiem gadiem ar Eiropas Savienības fondu finansējumu tika veikta pludmales rekonstrukcija, taču šī vieta kādam arī jāuztur kārtībā ikdienu. Un šis ir viens no darbiem, kas jāveic projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem. Mēs katru ziemu izpļāvām niedrēs, lai neaizaug ezers un peldēšanas vietā. Volejbola laukumus mēs kārtojām pavasarī, izņēmām sistus stiklus un visudus atkrītumus. 2 reizes nedēļā pavasaru te notiek pļaušana. Ja? Nopļautu zāli vajag fiksi novākt, lai nākošdien jau cilvēki varētu iet atpusties. Īpaši liels gandarījums Dagdā ir par bezdarbnieku uzcelto malkas šķūni, bet liels darbs ieguldīts arī pilsētas un pagastu sakopšanā. Tas ir ļoti liels atspējas pašvaldībai sakarā ar to, ka šie cilvēki tiek iesaistīti darbos. Tāpat tās tiek padarīti ļoti daudz dažādi darbi, kurus, protams, tie cilvēki, kuri ir pieņemti štata vienībās, tik daudz nepadarītu. Ciemiņi, kur ierodās, viņi jau vienmēr saka, ka jā, pilsēta ir sakopta un arī tāpat pagasti ir sakopti, jo šie cilvēki tur rosās un pilda tos pienākumus, kurus viņiem tajā brīdī ir jādara. Tagad arī ir rudens un lapas jau krīt, un ja nebūtu šie cilvēki, kuri darbojās šajā projektā, acīm redzot, tās lapas tāpat arī ir mētātos.
Projektā iesaistīto bezdarbnieku paveikto var redzēt arī Andrupenes pagastā. Gatavojoties apkurses sezonai, tiek gatavota malka, un arī šeit pie Tautas nama uzcelts malkas šķūnis. Mēs te sagatavojam malku, un viņa ir sausa, un izlietojums malkas jau tagad mums ir pa 30% mazāks nekā tad, kad nebija šī šķūni. Tiešām darbs veikts kvalitatīvi, un mēs priecājamies par šo rezultātu. Pagasta vadītāja prognozēja, ka nākamā gadā pēc projekta beigām varētu palielināties sloks uz sociālo budžetu, jo jauni uzņēmumi šeit netiek veidoti un esošajos darba spēks jau atrasts. Tāpēc jārēķinās ar to, ka turpmāk budžeta līdzekļi būs nepieciešami dažādu sociālo pabalstu maksāšanai šiem cilvēkiem. Bez tam būs jāmeklē arī risinājumi, kā nodrošināt teritoriju sakopšanu arī turpmāk. Droši vien vajadzēs meklēt pastāvīgus darbiniekus, jo mūsu pagasts ir liels. Mums ir visas struktūra vienības, teiksim, skola, bērnu dārziņš, Tautas nams, tātad feldšeru vecmāšu punkts, un pie šīm iestādēm tātad būs jāgatavo malka, būs jākopja savi ciemati. Šāda situācija ir ne tikai Andrupenē. Bažas par to, kā sabalansēt budžeta iespējas ar vēlmi sakopt savu pilsētu vai pagastu, izskan visās mūsu apciemotās vietās, jo cilvēku laukos paliek aizvien mazāk, līdz ar to arī samazinās novada budžeta ieņēmumi. Un šīs projekts bijis īpaši vērtīgs, jo atalgojums bezdarbniekiem bija no projekta finansējuma, nevis pašvaldības maciņa. Eiropas sociālā fonda projektu Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās Latvijā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra no 2012. gada 1. janvāra līdz šī gada 31. decembrim. Projektā kopumā iesaistīti vairāk nekā 80 000 bezdarbnieku, no kuriem 79% ir ilgstošie bezdarbnieki. Un vislielākais projektā iesaistīto personu skaits ir Latgales reģionā. Latgales reģionā dalība projektā bezdarbniekiem ir, varētu teikt, vienīgā iespēja iztikas līdzekļu nopelnīšanai. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām, un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktors Māris Kučinskis uzsver, ka līdzīgi nodarbinātības projekti bija ārkārtīgi būtiski krīzes laikā. Joprojām tie ir svarīgi lauku teritorijās, kur brīvās darba vietas ir maz vai pat nemaz. Citādāk situācija šobrīd izveidojusies lielajās pilsētās. Daudz priecīgāks un pilsētas vairāk ir par to, ja izdodas cilvēks nevis nodarbināt simtlatniekos, bet iesaistīt reāli kādā uzņēmumā iekšā, jo nav noslēpums, jo bieži vien veidojas tas arī paradoks, īpaši pilsētās, kas ir tuvāk Rīgai. Ir uzņēmumi, kam trūkst darbinieki un kas vēlas piesaistīt cilvēkus un pat piedāvā apmācības programmas, un te pašā laikā ir programma, kuras ietvaros cilvēki vienkārši kaut ko uzkopju. Šī projekta galvenais mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu un bezdarba, kā arī neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās. Šī projekta kopējais finansējums ir 37,5 miljoni eiro. Projekta īstenošana noslēgsies gada nogalē, un nākamajā gadā tiek plānots īstenot līdzīga veida pasākumu, kas gan būs krietni mazākā apjomā nekā ir projektā iesaistīto bezdarbnieku skaits. Un bezdarbniekiem, ja ir interese par šādu veidu pasākumiem, tad sekot līdzi aktuālajai informācijai aģentūras mājaslapā vai NVA filiālēs.